varam sākt šodienas domes sēdi. Tātad deputāti uz domes sēdi ir ieradušies 100%, ļoti jauki. Un darba kārtība jums ir izsludināta. Tātad pamat darba kārtībā jautājumi 44, plus papildus darba kārtībā ir 3 parastajā un 1 uz slēgto daļu. Tie priekšlikums arī papildus darba kārtību iekļaut skatīšanā šodienas. Nav iebilduma. Kas ir par papildus darba kārtību? Pamat darba kārtību lūdzu balsojam. Kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Nu, tad ķeramies pie lietas. Tā. Pirmais jautājums ir grozījumi Lielvārdes novada domes saistošajos noteikumos par Lielvārdes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem. Lūdzu. Šie grozījumi ir tapuši saistībā ar to, ka mēs sociālajā medicīnas un bioloģijas jautājumu komitejas sēdē runājām par to, kā palīdzēt kādām iedzīvotāju kategorijām, kurām ir vislielākās problēmas, un arī sakarā ar to, ka valstī ir pensionāri streiko un ir visādas un dažādas problēmas. Un tad tā kā visiem palīdzēt budžeta iespēju robežu diez vai atļaus, ja, tad vienojāmies, ka šīs atbalsts tiktu sniegts 1. 2. grupas invalīdiem invaliditātes seku mazināšanai. Un lielā būtība grozījumiem ir tāda, ka šis būtu vienreizējs pabalsts, neizvērtējot 1. 2. grupas invalīdu ienākumus līdz 60 eiro vienu reizi budžeta gadā. Nu jā. Un šobrīd mēs zinām, ka sociālais dienests apzinājās ar apmēram 300 šādus cilvēkus, 1. 2. grupas invalīdus. Mēs pieļaujam, kad ja šādi grozījumi likumā būs, tad arī varēsim konkrētāk apzināt šo iedzīvotāju kategoriju, jo cilvēki noteikti uzmanīgi tur nāks pēc šī pabalsta. Plānojam arī, ka šis varētu palielināt budžeta tēriņu, bet iespējams iekļausimies šā piešķirtā budžeta robežās. Un tad man jānorāda, es esmu ieraudzījis arī pati mazliet kļūdas. 23.5.1 punktā, neizvērtējot klientu ienākumus, ir jāieliek komats, jo pašvaldības budžeta iespēja robežās. Ja, man liekas, ka tur vajag. Nu, labi, jā, tad 23.5.2 ir līdz 60 eiro personām daudzskaitlī. Nevis vienai, bet daudzskaitlī. Un 23.5.3 es pati aptapu, ka īstenībā priekšā šai rindkopai vajadzētu pielikt 3 vārdus pēc lēmuma pieņemšanas pabalstu izmaksā. Jā, tas ir steidzīgi to grozījumu taisīju un tad ir tas ir viss. Jā. Bez komatas. Tā. Citi jāiedam teikumu. Vienai gan sēdis, jā, bet tā ir lēmuma piebaldu pieņemšanas, tas ir gan jau būtiski, tas ir absolūti būtiski, jā. Tad to 23.5.2 viens skaitlī personai. Nu, labi, tas nelauzīsim šķērmus par latviešu valodu, kur var Tad nemainīt, ja? Tad tur paliek viena persona. Jā, ne būtiskais ir 23.5.3, tātad bez lēmuma pieņemšanas. Jautājumi ir? Varam balsot? Kas ir par šādu lēmumu uz balsojumu? Kas ir par? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais ir saistošie noteikumi grozījumi Lielvārdes novada pašvaldības nolikumā. Tā, par ko runāšu es. Tātad šie grozījumi saistīti ar 2 lietām. Punkts 1.1 un 1.3.1.2 ir saistīti ar mūsu reorganizāciju, ko mēs veiksim te turpmākajos lēmumos uz pašvaldības policiju, tie ir ar to saistīti. Un nākamie visi punkti ir saistīti ar jums piekopēto mūsu ministrijas vēstuli. Te varbūt prasās drusī vairāk skaidrojumi, jo tā vēstule tiešām ir izcila, bez pēdiņām, ļoti normāli. Šī sakarībā man bija pārunas ar ministrijā juristiem un tā tālāk, jo šī vēstule nosaka ļoti skaidri, ko pašvaldība drīkst un ko nedrīkst, bet ņemot vērā te ļoti lielās aktivitātes dažāda veida ierakstīšanas procesos, uzreiz rodas jautājumi, bet kas tad kontrolēs 3. personu ierakstus un tā tālāk. Jo mums saka, ka mums ir viss ir datu aizsardzību pakļauts vārds, uzvārds, tur viss ir rakstīts uz pirmajā rindkopā. Bet jau mums tagad pilsonis vienkārši paņem un ieraksta un saka, tā viņu es daru, kā es gribu. Bet pašvaldība izrādās tālāk jādod pa visu šo datu neizpaušanu un tā tālāk.
Līdz ar to mums bija ilga saruna ministrijā. Ministrija arī pati ir sapratusi, ka mēs drusciņi esam aizbraukuši purvā, jo sensitīvie dati sāk parādīties pa visām malām, un viņi vismaz cenšas reglamentēt šo procesu pašvaldībās. Ja? Tātad sēžu tiešraksti, tiešraides. Vēl pēc 1. jūnija mums būs mazliet jāskatās, kā tas faktiski notiek. Mums arī pašlaik notiek sēdes tiešā translācijā. Ja? Mums acīm redzot būs kaut kādā veidā jāpārmaina darba stils un vispārējais. Bet pamatā jautājumi, ko mēs arī runājam ministrijā un vienojamies, tas ir tā, ka cilvēki, kuri veic neatkarīgi vai tie deputāti klātesošie vai kādi ierakstus, viņiem obligātā veidā jāreģistrējas pie sēdes protokolistam. Līdz ar to mēs zinām, kas šos ierakstus veids, un viņi tālāk, nevis tālāk, bet atklājot sēdi turpmāk, es lietošu tos frāzes, kad katrs, kurš veic ierakstu, ir brīdināts par to, ka viņš ir personīgi atbildīgs par šo datu neizpaušanu un neapstrādi. Un pats galvenais jautājums jau valstī datu apstrāde, tas ir mēs veidojam visādus arhīviņus un tam līdzīgas lietas pie sevis mājās un citur. Tā skaitās jau datu apstrāde. Datu apstrāde ir aizliegta. Ja, to dara tikai pašvaldībā savu tiešo funkciju un pienākumu veikšanai. Un tamdēļ šeit ir grozījumi mūsu pašvaldības nolīgumā, kas skar komitejas sēžu vadību un domes sēžu jautājumus. Ja? Tas praktiski arī ir viss šī sakarībā. Es neizslēdzu, ka būs vēl kādi vajadzīgi mūsu pašvaldības nolīgumā grozījumi, jo tas, ko mēs pārunājām ministrijā, bija šādas te frāzes par to, ka kas vispār guva zināmā veidā, teiksim, varbūt pat atbalstu, ja, kad mans priekšlikums bija tāds, ka mums vajadzētu pašvaldību likumā ierakstīt iekšā, ka audio, video ieraksti komiteju un domes sēdēs ir pieļaujami tikai ar pašvaldības administrācijas tehnisko nodrošinājumu, vai ar tādas juridiskās personas tehnisko un vai personālo nodrošinājumu, ar kuru pašvaldībā ir noslēgts attiecīgs līgums par fizisko un juridisko personu datu aizsardzības nodrošināšanu. Tātad pamatfrāze un pamatvārds ir personu datu aizsardzības nodrošināšana. Šobrīd šis ir sākums, redzēsim, kā ministrijā ies tālāk, tās lietas pašvaldību likums šķiet, ka tikšot arī atvērs, nu tad skatīsimies pacīgi. Tā, vai ir jautājumi? Šobrīd pašvaldības izmanto šos video sižetus, un kādā veidā tas tiks nodrošināts? Nu šobrīd, jā, tas ir tieši labs jautājums, un par to mēs arī runājam, kad mums tā, ko es teicu pašā sākumā, mums nāksies pārstrukturēt pašvaldības sēžu darbu, vai ne? Jo, ja tikai kādā no lēmumiem mums runāsim pa vārdu, uzvārdu vai kaut kādām tādām lietām, tā notiks, acīm redzot, es tā domāju, ka mēs saliksim kaut kādus politikas dokumentus, vai ne, kur runājam vispārīgas lielas lietas, kas absolūti tur nav problēmu, vai ne? Un tālāk jau, kas skar jau kāda veida informācijas par nomašanām, iznomašanām un tā tālāk, un viss, kas mums šeit ir darba kārtības, acīm redzot, būs jāsāk domāt, kādā veidā mēs spēsim nodrošināt šo datu aizsardzību. Jo vēstulē pateiks ļoti perfekti, viss ir pateikts aizsardzību. Dzīvosim, redzēsim. Jo redz, kas ir, nebija neviens iedomājies, ka mums ir video translācijas. Tas, ka mums notiek ierakstīšana, teiksim, domes sekretāri ieraksta visu sēdi šā vai tā, vai ne, un pēc tam mēs viņu ievietojam internetā, viss ir pilnīgi pareizi. Mēs viņu pēc tam ievietojam, mēs nodrošinām, ka tur no šīs te ieraksta viss tiek izdarīts ārā, nav problēma. Tad jau mēs varam strādāt arī šādā stilā. Tikko mums parādās tiešraides, tā ir problēmas. Bet nu to vēl risināsim laiks vedera. Ceru, ka Putniņa kungs mums nepiesādīs vienā rēķinu par to, ka mēs video sižetus izmantojam, ka mēs esam arī tiesiski, teiksim, noregulējuši šo jautājumu par to, ka mēs izmantojam tomēr pogas faktu šos video sižetus un ievietojam mājaslapā. Nu, tā no autortiesībā vien. Man jau šķiet, ka šie te sižeti visi ir YouTube, no tā jau tur lietas, kur gribi. Tur to arī nokopēt, tur lietas, kur gribi. Jā, labi. Jautājumu nav? Varam balsot par šādu lēmumu projektu. Lūdzu, kas ir pār, lūdzu balsot? Kas ir pār? Paldies, vienbalsīgi. Ejam tālāk. Par Lielvadas novada domes saistošo noteikumu, par grozījumiem Lielvadas novada domes saistošajos noteikumos, nodevis par Lielvadas novada pašvaldības izstrādātajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijā precizēšanu. Arī šeit tika saņemt ministrijas vēstuli norāda, ka bija jāsvītro mūsu vēlmi ielikt, ka apliekams ar nodevām dokumentus, kas ir saistīts ar akšanas darbiem. Un šie precizējumi ir par to, ka mēs svītrojam šo grozījumu punktu par nodevām ar akšanas darbiem. Jautājums nav?
Kas ir par šādu lēmumu uz balsojumu? Kas ir par? Paldies, arī vienbalsīgi. Nākamais ir par grozījumu Lielvārdas novada pašvaldības administrācijas nolikumā. Arī šis nolikums tika sākts skatīt saistībā ar pašvaldības policijas reorganizāciju, jo plānots, ka policija būs viena no pašvaldības administrācijas struktūru vienībām. Un atverot šo nolikumu, konstatējam, ka ir arī atsevišķas redakcionālas nepilnības un tās, kad ir arī labotas tālākiem materiāliem piekopēts administrācijas nolikums ar izdarītiem grozījumiem, kur ir redzami tie labojumi visi. Ir ielikta jauna nodaļa struktūra vienība pašvaldības policija, kā arī ir papildināts ar amatiem, ir izveidotas redaktors un redaktors, iekšējais auditors. Attiecīgi koriģētie punkti, kas attiecas uz priekšsēdētāju vietniekiem, tad ir pirmā vietnieka rīkojumi. Pamatā tie arī visi 9. punktā ir papildināts ar 9, 11, 12, 13 un 14 apakšpunktiem, kas nosaka mājaslapas redaktoru, iekšējā auditorija, pašvaldības izpildirektoru vietnieku un pašvaldības policijas kompetences un funkcijas, pamatu to pāris teikumos. Labi. Jā, tie arī to lielākie grozījumi. Jautājumi nav? Tādas. Jā. Tālāk. Labi. Varam balsot. Kas ir par šādu lēmumu uz balsojumu? Kas ir par? Tā, paldies, vienbalsīgi. Es atturējos. Atvainojos. Tā atturējos, jā? Jā, atturējos deputāts Abloģis. Mums šeit jārunā skaļi un precīzi, jo mūsu mikrofonos tā ierakstās iekšējo savādāk ir bieži vien. Un lūdzu zālē dievadēju klusumu, jo to pēc tam nevar grūti problēmas ar atšifrēšanu ierakstu pēc tam. Ierakstās visi blakus trokšņi. Tā, par Lielvārdas novada Jumpravas Klupanas nama nolikumu, lūdzu. Sakiet, lūdzu, varbūt tas nav nozīmīgi. 3.2.1 tur pēc pieprasījuma sniegt Jumpravas pagasts pārvaldes vadītājai un kultūras darba vadītājai, bet 5.1 ir pagasts pārvaldes vadītājs un organizators. Tas nekas? Tur Nu, vienā ir nosaukt loģiski. Es varbūt par numerāciju pateikšu, ka mēs arī precizēsim numerāciju pēc pēdējiem kursiem. Domas sekretāri bija kursos un norādīja, ka jānumurē tekošā secībā punkti un attiecībā uz nodaļām, tad precizēsies nodaļu numerācija un arī, tā punktu numerācija nolikumā. Tas nav jāiet, Nē. Vārds sakot, acīm redzot, atkal viens no jautājumiem, kuriem mums jāpieskarās, un kā strādā arī ministru kabinets un saimā, numerācijas un tādas lietas, kas nemaina lēmuma būtību, precizējās parasti pēc tam. Un tas, ko Elita tagad teica, vai ne, viņš var izskatīties savādāks numerācijā, punktu secību un visu, bet tas nemaina lēmuma būtību. Jā, tur nebūs 1.1.1.2, bet būs 1.2.3 un tālāk aizies 4.5 visām nodaļām viena uz priekšu numerācija. Nebūs sadalītā nodaļā apakšpunktiem. Bet pēc būtības jautājumiem, ja? Nolikumu. Nav? Varam balsot. Kas? Nav pēc būtības, nē. Kas ir par šādu lēmumu uz balsojumu? Kas ir par? Tā, paldies, vienbalsīgi. Par Lielvārdas novada pašvaldības